Latvijas čempionāta pirmās līgas 5. mājas spēlē, kurš principiāli dueli ar 4-6 atzīst Grobiņas kaimiņu pārākumu. Šodien spēlē viens no redzamākajiem spēlētājiem aizsargs Toms Jānis Dzērve, un Tom prasīšu tev uzreiz par pašu spēli komentāru, kāda tā izskatījās no laukuma līmeņa. Es teikšu tā, mēs bijām sagatavojušies ļoti labi, taktiski, fiziski, visādi. Šodien mums bišķīt pievīla noteikti momentu realizācija. Iespējas mums bija daudz gūt vārtus, bet Grobiņi kaut kur, tā teikt, ar gaļu nospēlēja bišķīt vairāk nekā mēs. Ja tā var teikt, tad tāds rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Neko darīt. No spēles pirmajām minūtēm izskatījās, ka pretinieks ir super mobilizējies, saniknots. Kāda enerģija valdīja Kuršu ģērbtuvē pirms spēles, vai arī bija tāda elektrizēta, vai tomēr mazliet mierīgāka? Zini kā, te jau mēs pieskārāmies sapulcē pirms spēles, kur treneris jau minēja, davai, lūdzu, neieliekam galvās, ka šis ir Liepājas ezera derbijs vai Dienvidkurzemes derbijs, vai sauciet to, kā gribiet. Kad, lai nav tāda lieka stresa, ka šī ir parasta spēle, ja nemaldos 8. spēle mums, varbūt tu man palabosi, bet... Vai 9. Jā, sezonas tāds sākums, neliels ieskats jau vidusposmā, bet varbūt arī kaut kur mums kā jaunai komandai tas nostrādāja, ka tas derbijs, bišķīt spriedzīte, kaut kāds stresiņš, Grobiņa, pilnas tribīnes, kaut kā tā. Jāsaka godīgi, es stresiņu baigi neredzēju. Man izskatījās, ka visu spēli tādā vienā līmenī bijām, vienā tādā tempā spēlējām. Varbūt nesanāca tā sāsināt tā, kā gribētos, bet kāds konkrētāks jautājums vairāk par skaitliskajiem vairākumiem, jo no paša spēles sākuma pretinieks izskatās, manuprāt, tāds mazliet par daudz uzvilcies, kas rezultējās ar 2+2 noraidījumu. Mazliet vēlāk viņi arī tiek pie 2 noraidījumiem pēc kārtas un minūti. Mēs esam 5-3. Vēl pēc brīža ir vēl viens vairākums, un no 5, teiksim tā, lielajām iespējām mēs paliekam uz nullītes, jo es domāju, ka tur jau varēja sakārtot spēli. Ko vajadzēja darīt citādāk vairākumā, vai varbūt tiešām kaut kas palika neizrunāts, kas laukumā nestrādāja? Iemest vajadzēja vienkārši, tas arī viss, bet Mārtiņš mums lieliski parādīja viņu mazākumu. Viņi bija nedaudz pārkārtojušies un nebija tik aktīvi, kā mēs gaidījām. Līdz ar to arī tā mūsu kaut kāda izspēle kaut kur nelīdz galam varbūt tur pēc pozīcijām tā teikt nesagāja un nesanāca tie brīvie metieni, bet, kā jau minēju pašā startā, atrodam kaut kādas liekās piespēles, momentu realizāciju šoreiz. Mārtiņš Saulītis savos, nezinu, cik viņam gada raitim jāprasa, bet savos gados no vienas sēdz, tā teikt. Mārtiņš Saulītis arī pavilka kaut ko. Nevar teikt, ka mēs nesametām, kaut ko viņš arī pavilka, bet vajadzēja vienkārši iemest. Būtu mēs startā to 1, 2 vairākumu realizējuši, tas rezultāts un tas tā spēles gaida būtu visam savādāk. Tā kā treneris arī minēja ģērbtuvē, mēs pirmajā periodā varējām nokārtot sev uzvaru, un tad, lai Grobiņi skrien mums pakaļ un ķer ar +5, ja mēs būtu realizējuši viņus visus tur, piemēram. Ja? Tā kā, bet jāmācās, jauna komanda, karstas galvas. Mazliet par tevi vairāk. Šajā brīdī komandā vairāki traumēti spēlētāji, tostarp arī 2 no vadošajiem aizsargiem, kas ir Ingars Jansons un Edvards Meisters. Šajā laikā Toms Jānis Dzērve spēlē komandas pirmajā maiņā, un ja iepriekš epizodiski bija vairākumā, tad tagad praktiski no laukuma vairs negāja nost. Kā pats jūties laukumā ar lielām spēles minūtēm, ar lielu atbildību? No vienas puses arī Goliņš šodien kaut kādā mērā arī attaisno savus treneru, teiksim tā, liktās cerības, bet kā pats jūties šajā pozīcijā? Es jūtos ļoti labi, kad beidzot ir tāda sajūta, ka esmu savā krūzē, savā tādā krūzē, kad man apkārt ir partneri, uz kuriem es varu paļauties un kuri nedaudz saprot mani bišķīt vairāk un zinu, ko es varu izdarīt laukumā.
Un beidzot varu likt lietā kaut kādas savas kreatīvās florbola spēlētāja, niansītas, kaut kādas indīgas, garas piespēlītas tur zem nūjiņām un visas tādas mazas lietas, ko iepriekšējā spēlē Ķekavā to lieliski parādīja. Video griezītis tur bišķī tika pabarots no manas puses, bet jūtos labi. Partneri arī baigi nesūdzās par manu spēli, tā kā laikam viss ir ok. Noslēdzošais nākamā spēle, un kā tik nav pirmā apļa pēdējā spēle, dodamies uz Kuldīgu. Noteikti mūsu krasti, ja tā var teikt, viena no vadošajām komandām, un savās mājās arī spēlēt diezgan, jāsaka, nikni. Ko mēs varam pagūt vēl piegatavot līdz tam? Es teiktu, viena lieta labi līdz Kuldīgai, mēs to noteikti sakārtot nepaspēsim, bet saprast un izdarīt tās lietas laukumā, kad mēs esam ar kaut vai +1 vai +2 spēles rezultātā. Ka mums nav jāskrien tagad un jāieliek 3., 4., 5. gols, ka mēs varam pieturēt bumbu, ar bumbas kontroli, novadīt to spēli periodā otrajā pusē un varbūt pēc tam uz kādu pretinieku kļūdu gūt tos vārdus un pacelt to rezultātu. Bet, kā jau minēju startā, jauna komanda, karstas galvas arī šodien 1,5 minūti viņu 3. maiņu mēs tur atļaušos teikt, lai grobiņi man piedod, vazājam, un pēc tam viena muļķīga, redzēja, gribēja iedot, nesanāca, pārķēra, un Emīls Dambītis visu cieņu aizgāja un brutāli sodīja, ka mēs viņus vazājām, iedzina Oskaram Venskasam tādu golu, ko es neatceros pēdējo reizi, kad Oskars tādu ir ielaidis, bet ir tādas mazas lietas. Kuldīgi noteikti būs, es domāju, prasmīgāka komanda nekā Grobiņa, taktiskā un fiziskā ziņā, bet skatīsimies video, gatavosimies un redzēsim, ko varam likt pretī viņam. Ok, tiekamies Kuldīgā, un esmu pārliecināts, ka tā būs viena varena aizraujoša spēle. Tiekamies!